Jau rīt ir lieldienas, tāpēc šovakar mēs krāsosim olas, lai tās izskatītos kā zaķu nestes. Vēl latviešu lieldienās olas ripina, ar tām sitās un, protams, beigās apēd. Un krāsosim mēs tās izmantojot dažādas dabiskas veltes. Pienenes, sīpolu mizas, dilles, lociņus, rīsus, bet sāksim visu tā kārtīgi un pēc kārtas. Raidījums Cepts nav vārīts. Ielej ūdeni, sāksim ar to. Priekšniece. Par to es varu, jā. Labi. Lieldienas ir pavasara svētki, kurās olas simbolizē saulīti. Tāpēc es krāsošu olas dzeltenajās, kumelītēs, kaķpēdiņās un kliņģerītēs, klāt liekot izravidētas zaļu tējas, kurās ir virši un eihināciņi. Ak, Dievs, cik tas izklausās sarežģīti. Es pieturēšos pie klasikas. Brūnais stils, pavisam vienkārši, neko nesarežģīšu. Kamēr ūdens vārās, laiks daļradēji. Ūdens ir atdzesēts. Nekādā gadījumā nelieciet olas verdošā ūdenī. Lai olas nepārsprāgtu un būtu stiprāks, mēs pievienosim ūdenim arī nedaudz etiķi un sāli, tad arī tajā pašā laikā krāsa būs spilgtāka un labāk turēsies. Liekam iekšā? Liekam iekšā. Olas jāvāra aptuveni 10 minūtes, lai tās būtu cietas, un tad jau pēc tam redzēsim, kas no tā viss būs sanācis. Tāds patīkams satraukums. Nu, pienācis laiks skatīties, kas no mūsu eksperimenta ir sanācis. Es jau par saviem karavīriem nešaubos. Labi. Ņemsim ārā, apdzesēsim. Labi. Un tad pārbaudīsim. Viņa ir mazliet sabijusies, jo viņas metodē redzēt sietā marlīti iespējams nav noturējusies. Cik tev tur viņa bija, cik man jāmeklē? 4. 4? Jā, paņem karotu, paskaties, vai te vēl kaut kas ir. Ir? Nu, protams. Cīnītājs līdz pēdējiem un nebildi ne vārdu. Verdošā ūdeni. Tūlīt būs augstā. Nu tā. Tev nevajag šķērs? Es aizmirsu aizsiet. Bet tas jau nekaitē. Tā sajūta ir mazliet tā kā Ziemassvētkos. Tu parasti nezini Ziemassvētkos, ko tev dāvinās? Nē, es nezinu, kādā krāsā būs dāvana. Tā ir tavējo. Nē, jā. Jā. Kāpēc tu tur bija diegs? Tu teici, ka tā tikai bērni dēļ. Nē, tā viena, kuras pietīna to zaļo lakstiņu. O, paskaties. Jā, Pētersīls. Dāmas un kungi, ar aplausiem sagaidiet raibāko cīnītāju, kuram es mirkļa vājumā dodu vārdu Konstantīns Lielais. Ļoti labs tas raksts ir. Skaties. Jā. Nu, man jau liekas ļoti labi. Jā. Tagad, lai viņas spīdētu, ir maz druscītiņi jāieziež ar sviestiņu. Olas ir gatavs. Labs darbiņš, kas izkrāsots. Jā, un tagad mēs varam doties un padarīt to zaķa darbiņu, saslēpt olas, lai rīt var tās sameklēt. Viņi tiešām runā kā kārtīgā kulinārijas šovā. Cepts nav vārīts. Turpinājums sekos. Lai arī sniegotā vakara dēļ Sanda tēloja lieldienu zaķi, slēpjot olas iekštelpās, mūsu brokastu viesus augstums nav nobaidījis. Jo kas gan ir īsts lieldienu rīts bez mīļiem un tuviem cilvēkiem? Lūk, rīt ciemiņi. Čau! Čau! Nāk, iekšā. Čau, Rūdā! Viens kā izaudzis. Čau! Čau! Manu arī mazais zaķis! Čau! Ģerbieties nost! Droši. Galds klāts. Oh!
Lieldienas ir viena no tradīcijām un rituāliem bagātākajiem svētkiem Latvijā. Tie ir pavasara saulgrieži, kad diena kļūst garāka par nakti un zeme mostas no ziemas miega. Lieldienu galvenā un būtiskākā ēdienreize ir brokastis, tādēļ tās gatavojām ļoti rūpīgi. Ko galds ir svinīgi klāts? Jā, dzeltenās un zaļās krāsās, jo tas simbolizē sauli un pavasari. Taču es pamanīju, ka mums dažas olas iztrūkst, jā, paldies. Un manuprāt, zaķis tās ir paslēpts, tāpēc mēs kopā ar bērniem iesim tās meklēt. Gatavi? Olu meklēšana ir tikai viena no lieldienu aktivitātēm. Olas var arī ripināt un ar tām kauties. Ripināšanas spēlē vienlaikus var piedalīties daudz dalībnieki, un īpaši tā patīk bērniem. Olu kauja ir viena no jautrākajām šo svētku tradīcijām. Jāatcerās, ka tajā var piedalīties tikai ar krāsotām olām un uzvar tas, kura ola paliek vesela. O, nu re! Atradi? Nu Tie arī pārējiem ķerties klāt. Vai esmu daudzīties? Bet sasist arī droši vien patīk. Piedod. Mums taču ir bāla olu kaujās. Mēdz kūku. Ar čaubaliņām. Tās nav īsti čaubals. Bet jā, cerams, tu padalīsies. Vajag, ja mēs esam pēduši, varbūt ejam izšūpoties un tad kūku. Jā? Lieliski! Tomāk. Man liekas, ka Lieldienas ir ļoti jauks svētki, un pats galvenais tajās ir būt kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem. Jā, un neskatoties to, kad ir pamatīgs sniegs ārā, ir diezgan patīkams sajūta. Jā, jo varbūt pavasaris var nokavēties, bet Lieldienas vienmēr ir laikā. Priecīgs svētki. Priecīgas Lieldienas! Es jau teicu to. Man bail no augstuma.